Labdien! Es esmu Ieva Zemīte, Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un Mākslas institūta vadošā pētniece. Laikam jau tās bija tāmes, ko mēs kopā ar Baibu Ķervi veidojām valsts pētījuma programmai. Tā, solīti pa solītim, tika iesaistīta arī pētniecībā. Tāpēc, ka tā ir iespēja strādāt ar brīnišķīgiem kolēģiem no dažādām disciplīnām, uzdot jautājumus, meklēt atbildes un patiesībā sadarboties ar visdažādāko jomu pētniekiem. Šobrīd aktuālais pētījums, kuram nu jau ir rezultāti, ir fundamentāli lietišķais pētījums, pārskatot radošo pilsētu konceptu, tīkli, starpnieku un attīstības virzienu, ko mēs saīsinājumā saucam par reprint. Šai pašā pētījumā viens no interesantiem atklājumiem ir radošo starpnieku pašnovērtējumu rīks un 8 izveidotie tipi, kuri raksturo dažādas radošo starpnieku lomas. Un interesanti, ka katrs sevi tur atrod. Radoša uzņēmējdarbība radošā pilsētā. Tas būs visinteresantākais.